Iedomājieties, ka mēs atrodamies valstī, kurā ir daudz pērtiķu, un tie dalās ar cilvēkiem iztiks līdzekļos. Un tomēr mēs barojām šos pērtiķus, nodrošinājām tiem mājokļus, ārstējām tos un izturējāmies pret tiem gluži kā pret cilvēkiem. Un tas viss notika uz īsto cilvēku rēķina. Mēs nesabalansējām līdzjūtību pret dzīvniekiem ar līdzjūtību pret cilvēkiem. Tā pērtiķu kļuva arvien vairāk, bet cilvēki izzuda. Vai šāda rīcība būtu ētiska? Un kāds tam ir sakars ar ateismu? To mēs uzzināsim šajā sērijā. Pateicība Dievam un lai miers un svētība ir pār Dieva sotni. Iepriekšējā sērijā mēs redzējām, kā morālā tieksme norāda uz Dieva esamību, un ka tas, kurš noliedz viņa esamību, zaudē jebkādu pamatu ētikai. Šodien redzēsim, ka šī noliekšana, tātad ateisms, ar to vien neapstājas. Patiesībā tas ir noziedzības un agresijas cēlonis. Kad ateisti noliedz Dievu, lielākā daļa no viņiem pievērsās tā sauktajai Darvina evolūcijas teorijai, kā cilvēka eksistences skaidrojumam. Mēs šo teoriju zinātniski apspriedīsim piemērotā brīdī, ja Dievs dos. Šeit mums svarīgi ir norādīt uz dažām darviniskās evolūcijas ēpiskajām sekām. Apskatīsim to, kurš pieņēmis evolūciju kā alternatīvu Dieva esamībai. Vai šī alternatīva viņam sniedza jebkādu pamatu ētikai, vai tieši pretēji? Darvina evolūcijas teorija balstās uz to, ka dzīvās būtnes radušās, attīstoties no pirmotnējās šūnas caur nejaušām mutācijām un dabisko izlasi. Dabiskā izlase nozīmē, ka izdzīvo tas, kurš vislabāk spēj pielāgoties videi. Izdzīvošana stiprākajam nozīmē cīņu ar citām būtnēm, kas evolūcijas skalā ir zemāks. Tātad, pēc Darvina, cīņa ir dabas likums. Viņš to publicēja savā grāmatā Sugu izcelšanās. Pēc tam savā grāmatā Cilvēka izcelšanās. Darvins attiecināja savu teoriju arī uz cilvēku un uzskatīja, ka cilvēks ir attīstījies no pērtiķiem līdzīga priekšteča. Kad Darvins runā par evolucionāru augstāko cilvēku, viņš domā tieši balto eiropieti. Savukārt pārējās rases pēc Darvina domām atrodas starposmā starp pērtiķiem, gorilām, to senčiem un cilvēku. Tas nozīmē, ka viņu attīstība vēl nav pilnībā noslēgusies. Darvins šo uzskatu balstīja uz to, ka šīs rases viņa prāt dažās īpašībās, piemēram, ādas krāsā vai galvas apkārtmērā, ir tuvākas pērtiķiem nekā eiropieši, vai, piemēram, deguna plaknumā, vai pieres izvirzījumā uz priekšu, vai žokļa vai lūpuļa lomā. Tad Darvins secināja, ka augstākās cilvēku rases turpinās evolucionāro attīstību tikai caur cīņu, iznīcinot zemākās rases. Un tieši tas ir sociālā darvinisma pamats. Tas nozīmē Darvina likumu piemērošanu bioloģijā, arī socioloģijā. Tāpēc nav nekāda iebilduma, ja tās rases, kas sevi uzskata par evolucionāri attīstītākām, medītu uz ielām un atņemtu mūsu īpašumus, izmantojot tos savam labumam, tieši tāpat kā mēs rīkojamies ar dzīvniekiem. Jo mēs, pēc Darvina domām, esam tikai attīstītāki dzīvnieki nekā pārējie dzīvnieki. Tātad to, ko mēs darām ar dzīvniekiem, ar mums varētu darīt tie, kas ir attīstītāki par mums. Pagaidi! Tas nav tikai pieņēmums. Tas patiešām ir noticis. Kā? Čārls Darvins savā grāmatā Cilvēka izcelsme 6. nodaļā saka, kādā nākotnes periodā, kas nav pārāk tālu, ja to mēra gadsimtos, civilizētās cilvēku rases gandrīz noteikti iznīcinās un aizvietos mežonīgās rases visā pasaulē. Tas ir kādā nākotnes periodā, kas nav tālu, ja to salīdzina ar gadsimtiem. Civilizētās cilvēku rases gandrīz noteikti iznīcinās un aizvietos mežonīgās rases visā pasaulē. Ar šīm savām domām Darvins raidīja lodi cilvēku cilvēcībai. Uz šīm idejām eiropieši balstījās, lai veiktu masu iznīcināšanas un etniskā tīrīšanas kampaņas, īpaši pret afrikāņiem, Amerikas un Austrālijas pamatiedzīvotājiem, jo darvinistiem šie cilvēki šķita tuvāki dzīvniekiem. Taisnība, ka daudzas noziedzīgas darbības tika veikts jau pirms darvinisma evolūcijas idejas izplatīšanās. Tad šī ideja nomierināja noziedznieku sirdsapziņu, jo viņa noziegumiem tagad bija zinātnisks attaisnojums, tāpēc viņi turpināja savas darbības un pat pastiprināja tās. Nozieguma apjoms, kas tika pastrādāts, ir milzīgs, un šeit nav iespējams visu aptvert, bet īsi norādījumi palīdzēs tev saprast kopainu. Pēc darvinisma evolūcijas idejas parādīšanās, austrāliešu pamatiedzīvotāju iznīcināšanas kampaņas sākās 19. gadsimta beigās, un Tasmānijas Karaliskās biedrības viceprezidents, kas ir viena no Austrālijas salām, teica,
Džeims Bernards 1890. gadā ir kļuvusi par pašsaprotamu aksiomu, ka saskaņā ar evolūcijas likumu un stiprākā izdzīvošana zemākas cilvēku rases ir jāatbrīvo vieta augstākām sugām. Mēs pievienosim saites ar avotiem gan pie informācijas, gan komentāros, jo fakti ir šokējoši un gandrīz neticami. Kampaņās tika nolaupīts liels skaits Austrālijas pamatiedzīvotāju bērnu, un daudz no viņiem tika nosūtīti uz dabas vēstures muzejiem Amerikā un Lielbritānijā, lai noteiktu, vai viņi ir trūkstošā saikne dzīvnieku evolūcijā uz cilvēku. Austrālijas premjerministrs Kevins Radds atvainojās par nozagtajām paaudzēm tikai pirms 9 gadiem, 2008. gada 13. februārī. Ziņa izplatījās ar virsrakstu par Kevina Radda oficiālo atvainošanos nozagtajām paaudzēm. Turklāt tika veikta piespiedu sterilizācija, ko darvinisti visā pasaulē piemēroja tām etniskajām grupām, kuras viņi uzskatīja par evolūcijas ziņā zemākām. Vai arī tiem, kuriem bija nevēlamas ģenētiskās īpašības, tādējādi uzskatot, ka šie cilvēki ir sloks dabai, tāpēc viņiem bija jāveic sterilizācija, lai viņi izmirtu un tiktu panākta dzimtes uzlabošana, jeb tā sauktā eģēnika. Starp citu, tikai pirms 2 gadiem, 2015. gada februārī ASV parlamenta deputāti apstiprināja, ka katra piespiedu sterilizācijas upura, kurš vēl ir dzīvs, saņems $25,000. Tas notika pēc ilga maratona, kas sekoja ASV augstākās tiesas 1927. gada lēmumam par sterilizācijas likumu dzimtes uzlabošanai Virģīnijas štatā. Viņi atvainojas par nozagtajām paaudzēm un kompensē par sterilizāciju, bet jautājums, kas pats par sevi rodas, vai ar to viņi atsakās no darvinistiskās evolūcijas teorijas un atkāpjas no tās, vai ar savu atvainošanos viņi atzīst, ka visi cilvēki bioloģiski ir vienlīdzīgi? Nekādā gadījumā. Viņi joprojām piekop darvinismu, un šī pārliecība joprojām ir viņa sirdīs. Un aizbildinoties ar darvinismu, Valtie pārliecināja dažas Āfrikas ciltis, ka tās ir evolūcijas ziņā pārākas par citām ciltīm, pamatojoties uz deguna garuma, auguma vai citu atšķirību dēļ. Tas bija viens no iemesliem iznīcinošiem kariem starp šīm ciltīm, kuras iepriekš dzīvoja mierā, kā tas notika Ruandas traģēdijā starp Tutsi un Hutu darvinisma ētikas ietvaros. Saskaņā ar šo uzskatu nav nekāda iebildumu, ka kāda tauta ievieto tos, kurus uzskata par mazāk attīstītiem, cilvēku dārzos. Tieši tāpat kā mēs ievietojam dzīvniekus zooloģiskajā dārzā. Un pārsteidzošākais ir tas, ka tā nav tikai hipotēze, bet tas patiešām ir noticis. Patiesībā tā kļuva par parādību Amerikā un daudzās Eiropas valstīs. Par to var atrast informāciju un fotogrāfijas internetā ar nosaukumu Human Zoos, jeb cilvēku dārzi. Ir sāpīgs fotoarhīvs un daudz raksta par šo tēmu, piemēram, raksta ar nosaukumu Aizmistā cilvēku dārza vēsture. Taču šajos rakstos ir atklātas fotogrāfijas, jo dažos cilvēku dārzos šiem cilvēkiem tika aizliegts valkāt apģērbu. Viņus pat atstāja pilnīgi kails, gan vīriešus, gan sievietes. No viņiem tika prasīts iziet pie dārza apmeklētājiem un pagriezties, lai šie augstdzimušie varētu vērot šīs būtnes, uzskatot viņus par dzīvniekiem. Šī ir meitene Briselē, Beļģijā, kur baltie cilvēki uzskatīja par zemāku evolūcijas ķēdē nekā viņi paši. Tāpēc viņi turēja viņu būrī un baroja kā dzīvnieku. Un šis ir Ota Benga 1909. gadā, kura ģimene un cilti Āfrikā nogalināja tirgotāji, lai viņu pārdotu darvinistiem, kuri viņu uzskatīja par pierādījumu evolūcijai. Viņam bija jāfotografējās kopā ar šimpanzi Bronksa zoodārzā Ņujorkā, un tādu bija daudz. Un šis attēls ir Francijā sieviete ar savu bērnu cilvēku dārzā. Un šis ir attēls no Nēģera ciema Francijā, kur melnādainie tika izrādīti kopā ar dzīvniekiem. Un darvinismu traģēdiju saraksts kļūst arvien garāks. Pat paši darvinisti nav pasargāti no savu ļaunumu arī darvinisma vārdā, jo daži no viņiem uzskatīja sev par evolucionāri pārākiem par citiem. 40 gadus pēc Darvina grāmatas Cilvēku izcelsme izdošanas izcēlās pirmais pasaules karš. Kāda ir Pirmā pasaules kara saistība ar to? Vai tad, kā mēs skolā mācījāmies, tā cēlons nebija Austrijas troņmantnieku un viņas sievas slepkavība, ko izdarīja serbu students? Tas bija tikai dzirksts, kas neizskaidro, kāpēc visa Eiropa dažu dienu laikā tika ierauta šajā karā. Bija arī citi faktori, kas uzkurināja cilvēku prātus karā – reliģiski, politiski iemesli. Un viens no svarīgākajiem iemesliem bija sociālās darvinisma izplatība, kas sagatavoja daudzus eiropiešus, kuri tam ticēja, iesaistīties karā un tajā uzvesties kā nevainīgi dzīvnieki, jo viņaprāt, cīņa un asins izliešana ir dabas likums. Par šo darvinismu lomu karā ir rakstījuši daudzi autori, piemēram, britu rakstnieks James Joels savā grāmatā Pirmā pasaules kara avoti.
Tāpat arī Ričards Holsteters savā grāmatā Sociālais darvinisms Amerikas domāšanā, kur viņš sarakstīja Otrā pasaules kara laikā. Pat darvinismu idejas radīja lielas slepkavas, piemēram, Hitleru, kurš nacismu balstīja uz vācu āriešu rases pārākumu, kā tas aprakstīts grāmatā Darvinisms un nacistiskā rasu holokausts. Un Staļins, kā minēts grāmatā Zīmes Staļina dzīvē, autors Jaroslavskis, kurā teikts, ka ļoti agrā vecumā, kamēr viņš vēl bija skolnieks baznīcas skolā, biedram Staļinam attīstījās kritiskā domāšana un revolucionāras jūtas. Viņš sāka lasīt Darvinu un kļuva par ateistu. Pirms 2 gadiem amerikāņu CNN publicēja ziņojumu ar nosaukumu Karš kā sociālā darvinisma izpausme, kurā tika izdarīts šāds secinājums, kad sociālais darvinisms spēlē lomu starptautiskās politikas džungļos, kari šķiet neizbēgami. Šeit ateists tev teiks, ir arī neskaitāmi kari ar reliģiskiem motīviem. Pirmkārt, mūs neinteresē vispārīga salīdzināšana ar reliģijām. Starp tām ir patiesās, sagrozītās un nepatiesās. Bet šeit es saku, mēs runājam par darvinismu. Karš tajā ir pašmērķis, tam nav ne ētikas, ne ierobežojuma, un tas nav tās nepareizas prakses rezultāts. Bet tā ir. Ir tās domāšana. Kas attiec uz kariem islāmā, tad tos mēs vēlāk apspriedīsim sīkāk, ja Dievs dos.